Aušvica, 1944. Nacistu kareivja roka trīc, satverot sarūsējušu vārstu. To pagriež čīkstoņa, šņāciens, kliedziens. Te kā neiekliedzas, viņš izslēdz liesmu un ielej ūdeni krūzē. Caur plāno biroja sienu viņš dzird apslāpētus kliedzienus, lūgumus, smokšanu un nāves gārdzienus. Viņš skatās sienā un tad uzgriež radio skaļāk, ļaujot tam noslāpēt visu pārējo, kamēr lēni malko kafiju. Holokausts caur nacistu kareivju acīm. 1939. gada 1. septembris. Kad tika dots pavēle iebrukt Polijā, Heinrichs Millers bija 21 gadu vecs un iesaukts 6. armijā, nevis melnajās vienībās. Viņš brauca kravas automašīnas aizmugurē ar sava apgabala puišiem, smēķēja un jokoja, cerot būt mājās līdz Ziemassvētkiem. Tādas sarunas ir pirms kara sākuma. Šķēsojot robežu, Zibenskara realitāte uzreiz bija jūtama. Noskaņojums mainījās. Heinrichs to sajūta jau iepriekš. Tālumā atskanēja pikējošo bumfedēju dārdoņi. Tie izlauzās cauri mākoņiem un sadragāja poļu līnijas. Viņi šķērsoja degošas ciemus, lauku māju jumti kvēloja kā lāpas. Heinrichs jūta adrenalīnu. Viņš pirmo reizi jūta nacionālo lepnumu un piederību. Vairs nebija tikai nabadzīgs zemnieka dēls, bet iekarotājs un daļa no neapturamas mašīnas. Mašīna apbalvo tos, kuri nejautā. 1939. gada oktobris. Uzvaras parāda Varšavā, miglā no orķestriem un kinohronikām. Kad svinības beidzās, okupācijas realitāte kļuva acīm redzama. Heinrichu norīkoja patrulēt ebreju kvartālā, kas, kā viņam teica, bija ierasta kārtība. Vadība atgādināja karavīriem, ka Wehrmachts ir godājams un atšķiras no SS vienībām, bet Varšavas ielās šī atšķirība izzuda. Heinrichs pie publiskā laukuma vēroja, kā SS vīri liek veciem civiliedzīvotājiem ar zobu birstēm tīrīt bruģi. Karavīri no viņa vienības sapulcējās meklējot izklaidi, smējās un aplaudēja. Kad vecam vīram ar kaujas nazi nocirta bārdu, Heinrichs klusēja. Viņš sajūta nepatīkamu mēzglu vēderā, bet nenovērsa skatienu. Tikai pielāgoja ķiveri un satvēra šauteni ciešāk. Viņš sev atkārtoja, ka viņi ir valsts ienaidnieki, atsaucoties uz iknedēļas instruktažām. Drošības pasākumi bija vajadzīgi Reiha drošībai. Vēlāk viņa norīkoja uz dzelzceļa depo. Uz sliedēm bija izkārtoti lopu vagoni, koka kastes mājlopiem. Kliedzieni bija kurlinoši. Ģimenes izvilka no dzīvokļiem, tās cieši turēja vienu čemodānu un tika grūstas uz vilcieniem. Sieviete ar raudošu zīdaini pakrita pie Heinricha zābakiem. Viņi paskatījās uz viņu, acis plati atvērtas, izmisumā, lūdzot. Lūdzu, viņa čukstēja, lauzītā vācu valodā, ūdens. Heinricha rokas neviļus sniedzās pēc viņa lauka pudeles. Tas bija refleks, cilvēcības uzplaiksnījums. Miller, seržanta rēciens pārāva troksni. Skatienu uz priekšu, ierindā! Heinrichs momentā ieņēma miera stāju, mugurkauls saspringa. Sievieti ar policista steku iegrūda vagonā un viņa pazuda lopu vagona tumšajā rīklē. Smagās dzelzs durvis ar blīkšķi aizcirtās, ieslēdzot cilvēkus. Heinrichs lēnām izelpoja, uz mirkli paskatījās uz vagonu, kur rokas stiepās cauri dēļiem. Attaisnojums radās nekavējoties. Viņus ved uz darba nometnēm austrumos. Ir karš, visiem jāstrādā. Viņam nebija tiesību apšaubīt plānus. 1941. gada 22. jūnijas. Krievijas iebrukums bija kā elle. 3 miljoni vācu karavīru tika izvietoti frontē no Baltijas līdz Melnajai jūrai. Heinricha rotai pavēles bija skaidras. Šī bija iekarošana un pilnīgs iznīcinājums. Nebija kara noteikumu, Ženēvas konvencijas, kareivju kodeksu. Tos aprīja Krievijas stepes. Bavārijas zēns bija pazudis. Viņu nomainīja kaulains, ūtains radījums, kas gulēja grāvjos un zaga zābakus no kritušajiem. Ienaidnieks bija ne tikai sarkanā armija, bet arī cilvēki. Partizāni sauca ikvienu, kuru atrada nepareizā vietā. Ja snaipera lode trāpīja ciemā, armija meklēšanu neveica, ciemu nodedzināja. Heinrichs neredzēja liesmas, tikai attaisnojumu. 1941. gada 29. septembris. Migla pie gravām ārpus Kijevas. Heinricha bataljonam bija uzdots atbalstīt SS un vietējo palīgu vadīt operāciju. Viņi izveidoja cilvēku sienu, lokējot izējas uz Babijaru. Heinrichs stāvēja postenī ar uzlocītu mēteļa apkakli pret vēju. Tūkstošiem Ukrainas ebreju, tostarp ģimenes ar bērniem, tika izvesti no pilsētas, nesot mantas un ticot, ka dosies uz jaunu mājvietu. Viņiem lika izģērbties, sakraut drēbes kaudzēs un aizveda līdz malai. Smago ieroču mehāniskā skaņa atbalsojās no gravu sienām, saplūstot ar pēkšņi aprautiem kliedzieniem.
Heinrichs nenospieda gaili un nevienu nepagrūda. Viņš vienkārši stāvēja ar muguru pret bedri, vērojot ceļu, lai neviens neizbēg. Blakus viņam jaunais iesaucamais Tomas vēmās zālē, trīcēja un raudāja. Šis nav karš, viņš čukstēja. Heinrich, tas nav karš, Heinrichs paskatījās uz zēnu. Viņam kaklā sakāpa nelabums un pēkšņi gribējās nomest šauteni un aizskriet mežā. Viņš pamanīja seržantu, kas mierīgi pīpēja netālu, un paskatījās uz virsniekiem, kas tērzēja pie štāba auto. Ja viņš skrietu, viņš nomirtu. Ja viņš protestētu, būtu nodevējs un apkaunojums Reiham. Savācies, Heinrich, viņš sašņāca. Pildi pienākumu, neskaties uz viņiem, viņi nav nekas, skaties uz kokiem. Heinrichs sev teica, ka viņš ir tikai sargs. SS bija slepkavas. Pēc 2 dienām gravā gulēja vairāk nekā 33,000 cilvēku. 1943. gada pavasaris. Karš mainījās. Staļingradas sakāve sagrāva neuzvaramības mītu. Heinrichs atkāpjoties tika ievainots kājā ar šķembu. Viņu atzina par nederīgu frontē, kad Heinricha vienība sabruka. Viņš nezināja, ka nākamās pavēles viņu aizvedīs vēl briesmīgākā vietā. Reiss neizšķieda darba spēku. Viņi pārcēla uz SS Totenkopf Miroņgalvas vienību kā apsargu Aušvicā, pilsētā no stieplēm un koka, industriālā kompleksā, kas radīts nāvei. Kad Heinrichs ieradās, viņu pārsteidza šī vieta ar savu milzīgumu. Tā nebija austrumfrontes haotiskā vardarbība, šeit viss bija organizēts un biedējoši mierīgs. Viņas pasaule kļuva tik maza kā sardzes tornis. Viņš nebija spīdzinātājs, viņš bija strādnieks. Viņa darbs bija stāvēt B tornī, no kura varēja pārredzēt izkraušanas rampu. Viņš 12 stundas vēroja vilcienus no Francijas, Nīderlandes un Ungārijas un atlasi klusu izrādi. SS ārsti ar īkšķi norādīja pa kreisi vai pa labi. Pa kreisi nozīmēja vecos cilvēkus, mātes ar bērniem, slimniekus. Vieni gāja pretim kokiem un ēkām ar skurstiņiem, pa labi devās stiprie uz barakām strādāt līdz spēku izsīkumam. Heinrichs jūta, kā sadalās 2 daļās. Bija nometnes Heinrichs, karavīrs, mašīna. Viņš ieslodzītos uztvēra kā kravu, nevis cilvēkus. Ja kāds paklupa, apelācijā nometnes Heinrichs nejuta ne satraukumu, ne līdzjūtību. Viņu kaitināja, ka vakariņas kavēsies. Viņš dzēra šņabi, lai notrulinātu sajūtas, un jokoja ēdnīcā par melno sniegu, kas vēlās no skursteņiem. Tad bija kareivis Heinrichs, vīrietis, kurš rakstīja mīlestības vēstules savai līgavai. Atpakaļ Minhenē viņš klausījās Beethovenu pa radio un pakasīja nometnes komandiera suni aiz ausīm. Viņš turēja šīs lietas atsevišķi, tas bija nepieciešams. Vienu vakaru Heinrichs, pārbaudot perimetru, pie žoga atrada ieslodzīto, skeleti noplēstā audumā ar iegrimušām acīm. Viņš paskatījās uz Heinrichu, gatavojoties tam, ka tūlīt uzgāzīsies šautenes laidnis. Heinrichs vilcinājās. Viņš paskatījās pa kreisi un pa labi, apkārt neviena nebija. Viņš iebāza roku savā somā, izņēma pusi sviestmaizes, siersus sastāvējušas rudzu maizes un uzmeta to uz zemes pie ieslodzītā rokas. Ēt, nomurmināja Heinrichs, pagriezdamies prom pirms virsnieks atnāk. Viņš zināja, ka pagarina vīra ciešanas. Ieslodzītais pēc nedēļas būs prom, paņemts tajā pašā sistēmā, ko Heinrichs sargāja. Sviestmaize nebija laipnība, bet sirdsapziņas uzpirkšana. 1944. gada vasarā slepkavības sasniedza kulmināciju. Ungārijas akcijas laikā nepilnos 2 mēnešos nometnē atveda 400 000 ebreju. Iekārtas nespēja tikt līdzi. Heinrichs stāvēja uz rampas, karstumā virmojot virs sliedēm. Gaiss bija pilns ar saldenu deguma smaržu, kas pielipa visam – apģērbam, matiem, ēdienam. Viņš vēroja sieviešu un bērnu kolonnu uz krematoriju numur 2. Mazā meitene ap 6 gadiem ar lelli nezināja, ka viņu sagaida betona telpa. Heinrichs sajuta plaisu sevī, un kraba uz mirkli kļuva par cilvēkiem. Viņš satvēra margas, pirkstu kauliņi kļuva balti. Zem viņa SS virsnieks nikni raudzījās uz torni. Heinrichs sastinga, strauji salutēja un raudzījās apvārsnī. Aizbēgt nebija iespējams. Ja viņš ierunātos vai apšaubītu pavēles, tās būtu beigas. Nometnes mehānisms bija pārāk milzīgs un skaļa, viņš tikai maza daļa. Ja viņš pārstātu darboties, viņu aizvietotu cits, mehānisms darbotos tālāk. Taču viņš neko nedarīja. Viņš pēc maiņas atgriezās barakās, izdzēra 3 šņabjus un aizmiga bez sapņiem. Skursteņi rūca cauri naktī. 1945. gada janvāris. Beigas neatnāca ar sprādzienu, bet gan ar Krievu lielgabalu dārdoņu. 1945. gada janvārī sarkanā armija tuvojās, austrumu debesis mirgoja no lielgabalu uzliesmojumi un tika dots rīkojums evakuēt Aušvicu. Sākās piespiedu marši Polijas ziemas stingzinošajā augstumā. Aptuveni 60 000 ieslodzīto tika dzīti uz ceļiem uz rietumiem, Vācijas virzienā. Heinrichs soļoja līdzās, zābaki čīkstēja sniegā, ceļmalas klāja kritušie.
Atpalicējis nošāva aizmugures sardze. Henrijs gāja ar noliektu galvu, apkakli uzvilcis augstāk. Viņš vairs nebija sargs, viņš bija cilvēks, kurš centās izdzīvot. Iestājās panika, armijas disciplīna zuda, virsnieki ar automašīnām bēga, ceļi bija pilni ar bēgļiem. Henrijs skatījās uz ieslodzītajiem, kuri klūpa cauri sniegam, izsalkuši, nosaluši, tomēr kaut kā vēl dzīvi. Viņš sajūta pēkšņu, biedējošu skaudību. Viņi bija upuri, pasaule viņus žēlos, bet viņu ne. Viņš zināja, ko krievi dara vācu karavīriem un ko pasaule teiks par tiem, kas stāvēja sardzē pie stieples. Bailes viņu pārņēma kaut kur pie Vodaslavas. Sniega vētras haosā Henriks izdarīja izvēli. Kad kolonna virzījās cauri biezam mežam, viņš nemanām ieslīdēja starp kokiem, skrēja līdz plaušas dega. Viņš atrada pamestu lauku māju, novilka savu formu un apraka to sasalušajā zemē. Viņš atrada strādnieka drēbes, rupjas bikses un vilnas džemperi. Viņš ieberza dubļus sejā. Heinrichs Millers, Reiha karavīrs, bija pazudis, saplūdis ar bēgļiem rietumu virzienā. Tagad viņš bija vienkāršs lauku strādnieks, nekas. 1945. gada maijs. Amerikāņu džips brauca pa lauku ceļu. Heinrichs ar dakšām stāvēja malā, sirds daudzījās. Karavīri košļāja gumiju, atslābināti, ķiveres bija atgāstas. Viņa neizskatījās pēc briesmoņoņiem, par kādiem viņš bija brīdināts. Hei, Fritz, viens amerikānis uzsauca. Karš beidzies. Heinrichs pamāja ar galvu, cenšoties pasmaidīt. Danke, paldies. Viņš bija atgriezies savā ciematā. Ciematā viņš bija sadedzinājis savu karavīra grāmatiņu. Viņš bija iznīcinājis fotogrāfijas. Viņš bija izdzīvojis. Viņš bija izbēdzis no Reiha, vai vismaz tā viņš domāja. Pēc 2 nedēļām ciematā ieradās pretizlūkošanas vienība ar Berlīnē iegūtiem sarakstiem par nometnēs dienējušajām vienībām. Heinrichs ēda zupu, kad pie durvīm pieklauvēja. Viņš piecēlās, noslaukot muti ar dēlnas virspusi un ieraudzīja militārās policijas drūmās sejas. Bēgt vairs nebija kur. 1947. gada novembris. Tiesas zāle bija augsta. Caur augstajiem logiem nāca pelēka gaisma. Šī nebija Nirnbergas izrāde, bet tiesa kainiekiem. Heinrichs sēdēja uz koka sola. Mugurā viņa bija cietuma piešķirts, nesaskaņots uzvalks. Viņš izskatījās mazs, parasts. Prokurors, vīrietis, kurš zaudēja ģimeni Maidanekā, nolasīja apsūdzības. Palīdzība sistemātiskās nāves sodu izpildēs. Dalība noziedzīgā grupā. Noziegumi pret cilvēci. Heinrichs klausījās balss. Kad viņam bija jārunā, viņš piecēlās ar trīcošām rokām. Es biju karavīrs, viņš teica vāji. Es izpildīju pavēles, man nebija izvēles, bet es tikai skatījos. Es nevienu nenogalināju. Tā bija miljona vīru atruna. Viņiem vajadzēja pakļauties pavēlēm. Prokurors piecēlās, viņš nekliedza, tikai norādīja uz liecinieka stendu. Priekšā iznāca kalsns rētains vīrietis. Viņš paskatījās uz Heinrichu ar acīm, kas bija redzējušas kameru iekšieni, un atzina, ka atceras viņu, jo bija klāt, kad Heinrichs aizveda sievietes un bērnus. Heinrichs tikai pakratīja galvu. Viņš apgalvoja, ka neko nezināja par kamerām, lai gan 2 gadus dzīvoja nometnē un juta dūmus. Tiesā viņam jautāja, vai tiešām neko nezina. Heinrichs klusēja, viņa meli iestrēga. 1948. gada janvāris. Heinrichs pēdējās dienas pavadīja akmens kamerā, klausoties ūdens pilēšanu. Viņš uzrakstīja pēdējo vēstuli mātei, bet to saplēsa. Ko viņš varēja pateikt? Viņš stundām ilgi centās saprast, kā bija nonācis līdz šim. Viņš bija labs zēns, gāja uz baznīcu, mīlēja savu valsti. Kā viņš bija kļuvis par briesmoni? Viņš saprata klusajā tumsā, ka nebija kļuvis par briesmoni uzreiz. Tas notika pamazām. Tas notika, kad viņš novērsās Varšavā, kad viņš klusēja Babi Jarā. Viņš katru reizi sev teica, ka nav vainīgs. Rītausmā sargi atnāca pēc viņa, veida viņu pa gaiteni, viņa soļiem atbalsojoties pret betonu. Viņš uzkāpa uz platformas. Gaiss bija augsts, tieši tāpat kā Ukrainā, tieši tāpat kā uz rampas. Kad kapuce tika uzvilkta viņam uz galvas, pasaule kļuva melna. Šajā tumsā Heinrichs Millers beidzot ļāva sev ieraudzīt sejas, kuras 10 gadus centās aizmirst. Sieviete dzelzceļa stacijā, cilvēki gravā, meitene ar lelli. Viņi bija ar viņu. Tagad. Platforma atvērās, mehānisms noklikšķēja un zobrats mašinērijā beidzot apstājās. Ja vēlies uzzināt, kā slepkavošanas mašīna patiesībā darbojās, skaties, kā nacistu gāzes kameras patiesībā strādāja, vai arī noklikšķini uz šī video.